ja vēlaties, ja, proti šī agresivitāte, destrukcija. Ja. Viena no tādām lietām, un ar to mēs arī pabeigsim, bet tas mums ir šodien jāizrunā, ir tas, ka Freids runā par tādu lietu kā laime vai laba dzīve, kas viņa skatījumā ir nepārprotams saistīta ar šo libido, ar šo, kā saka, seksualitāti šī vārda visplašākajā izpausmē, ja, ar šo vēlmi, kā saka, apmierināt savu iekāri attiecībā uz kādu citu cilvēku. Taču viena no lietām, kam viņš pievērš uzmanību, ir tas, ko viņš saka, jebkuram cilvēkam viņa attīstībā. Ja? Jūs jau tagad esat, kā saka, pieauguši cilvēki, un jums tas acīm redzot šis process ir, ja neteiksim noslēdzies, tad viņš tuvojas noslēgumam. Ja? Bet tas veids, kad cilvēks nobriest, kā mēs to zinām, cilvēks nobriest ļoti ilgi atšķirībā no daudziem citiem dzīvniekiem. Tas taču arī viena kultūras teorija. Jūs tā padomājat, tur, maziņš zirdziņš, kad viņš piedzimst. Tad maziņš zirdziņš var nostāvēt pats uz savām kājām, pats patstāvīgi ēst, plūkt zāli jau pēc cik ilga laika? Tieši tā, vai ne? Savukārt cilvēkam, ja jūs paskatāties uz cilvēku, tad jūs noteikti nākat pēc secinājuma, ka šitas taču ir viens vienīgs ārprāts, cik viņam ir ilgi jāaug, vai ne, lai viņš varētu pats par sevi pastāvēt, vai ne? Gal galā cilvēkam, kā mēs to zinām, nevelti ir tāds jēdziens kā pilngadība, vai ne? Bet tas vēl nenozīmē, ka šie pilngadīgie cilvēki tiešām paši var par sevi pastāvēt, īpaši, kā saka, modernās sabiedrības apstākļos. Bet tas ir skaidrs, ka viņam šis garais periods ir, vai ne? Tas garais attīstības periods, atšķirībā no citiem, kas, kā saka, ļoti ātri kļūst par samērā patstāvīgiem radījumiem. Ja? Maziņš bērniņš piedzimst, tad droši vien, ka jūs to tīri labi zināt, ka viņš ir absolūti atkarīgs no citiem, vai ne? Lūk, un Freids stāsta par šo garo attīstības periodu, proti par to, kad cilvēks kļūst par pieaugušu būtni, ja, nevis tādā pilngadības nozīmē, bet gan, kā saka, tajā ziņā, ka viņš pats spēja par sevi atbildēt un pats spēja sevi kontrolēt. Viņš runā kā reiz raugoties tieši no cilvēka seksualitātes attīstības. Tas ir ļoti interesants skatījums, kas patiesībā saka, tradicionāli mēs iedomājamies, ka maziņš bērniņš ir tāds eņģelis, ka viņš jau īstenībā nav seksuāla būtne, vai ne? Seksuāls tas ir tad, kad tur puišeļi sāk tur, vai ne, pirkt pornogrāfiskas krārtis, vai ne, tur vidusskolā kaut kādos tur, vai sāk skatīties kaut kādus neatļautus saitus internetā, vai ne, un tā tālāk, un tā tālāk. Ka tas ir tas mirklis, kad cilvēkos parādās, seksualitāte. Bet patiesībā tas tā nav. Saskaņā ar Freidu viņš saka, ka patiesībā mazs bērns ir savā ziņā seksuāla būtne ar to starpību, ka viņa seksualitāte izpaužās nevis pieaugušu cilvēku veidā, proti ģenitālā veidā, ja? Bet gan ir saistīta ar dažādām citādām stadijām, kā mēs to sakām, ja? Kurām tad bērns iet cauri. Ja? Pirmā šī orālā stadija, proti, tā ir tā pirmā stadija, kad visa bauda tiek gūta caur muti. Es pieņemu, ka tas nav nekas jums nesaprotams, kādā veidā var gūt baudu caur muti. Tas ir, pirmkārt jau zīžot mātes krūti. Ja? Bet arī tālākajā attīstībā, kā mēs to zinām, baudas gūšana caur muti ir pašsaprotam. Gal galā mēs joprojām, kā saka, tiem, kuriem garšo labi paēst, saprotam, ko tas nozīmē, vai ne? Tad otra stadija ir šī anālā stadija, kas ir saistīta, kā saka, ar cilvēku
interesi par pieaugušu interesi šajā laikā par izkārnījumiem un par, kā saka, anālo sfēru. Pēc tam falliskā stadija, tas attiecās pamatā, protams, uz puišeļiem vai ne, kuriem pieaug šajā vecumā interese par savām ģenitālijām. Ja? Un tad pēc tam, kā saka, jau tuvojoties, kā saka, pusauģa vai pieaug jauniešu stadijai, ja? Tad izveidojās tā ģenitālā seksualitāte cilvēkam, kādu mēs viņu pazīstam, ja? Ar to, to visu, ko jūs arī īpaši jauns kungi esat abrīnojuši noteikti tajās kārtīs un kā saka, interneta saitos. Ja? Kāpēc tas ir nozīmīgi? Tas nozīmē to, ka patiesībā cilvēks, uzaugot ar šo savu libido, attīstās arī kā personība ļoti lielā mērā ejot tieši cauri šīm dažādajām stadijām. Taču ne visiem cilvēkiem izdodas sasniegt šo pieaugušu cilvēku stadiju. Ļoti virknē cilvēku, kā saka, notiek kaut kas tāds kā fiksācija, proti, piemēram, ļoti bieži tiek saistīts ar to, ka cilvēki, kuriem ir patoloģiski kāra krāt naudu, kapitālisms, piemēram, tajā ziņā ir tipiska anālās stadijas izpausme, proti tajā ziņā, kā maziem bērniem piemīt šī tendence, kā saka, uzkrāt izkārnījums, vai ne? Vai arī notiek kaut kas tāds kā regresija. Ja? Ja šī jaunā patikas gūšana izrādās neapmierinoša, tad mēs atgriežamies iepriekšējā. Un te viens klasisks piemērs ir smēķēšana. Smēķēšana, kas it kā liekas tāda, es ceru, ka jūsu paaudzes vidū varbūt netika izplatīta lieta, bet tad, kad es biju jūsu gados, tad, kā saka, smēķēšana, tas skaitījās baigi krūti un tā tālāk. Taču saskaņā ar Freidu, smēķēšana ir vienkārši tipiski regresijas izpausme tajos mirkļos, kad mēs jūtamies neērti, ja, tajā savā pieaugušu cilvēku pasaulē. Tad mēs atgriežamies pie bērnu šīs kad ir kaut kas jāzīž, vai ne? Proti, kad jūs, tas nav nekas smieklīgs, tieši tā tas arī notiek. Jūs padomājat, kāpēc uztraukumā vienmēr cilvēkiem gribās uzpīpēt, vai ne? Īpaši tiem, kas, kā saka, ikdienā pīpē, un tā tālāk, proti, vai arī tur, nezinu, visi citi stāsti par, proti, šī atgriešanās pie iepriekšējās attīstības stadijas, ja? Un šī, tas vienlaikus ir stāsts par cilvēku attīstību, ja? Kā atsevišķas personas attīstību, bet tas vienlaikus ir arī stāsts par kultūras attīstību, kurā tad dažādas šīs stadijas tiek izietas cauri. Ja? Kā jau tas tur daudzkārt ir ticis runāts, proti, ka šie paši procesi, kas padara cilvēku par nobriedušu viņam uzaugot. Ja? Tajā mirklī, kad vēlreiz mazs bērns ir viņa seksualitāte, ir īstenībā viss viņa ķermenis. Ja? Un tad pakāpeniski mēs nonākam līdz tam, it kā tādam veselajam cilvēku seksualitātes stāvoklim, kad seksualitāte ir pamatā orientēta uz ģenitālijām un uz, kā saka, seksuālu saskarsmi tādā, kā saka, pieaugušā veidā. Ja? Tas tad arī ir tas, kas, kā saka, nosaka cilvēku attīstību un vienlaikus arī nosaka, kā saka, daudzas kultūras paradumus, vai ne, kā piemēram vēlreiz tur, ko mēs te runājām jau par smēķēšanu vai par pirksta zīšanu vai par dažādām tam līdzīgām lietām, ja, kas ir pašsaprotamas arī mūsdienu sabiedrībā, ja. Tad ir vēl tāds jēdziens kā šis autoerotisms, kad cilvēki gūst seksuālu baudu no saskarsmes paši ar sevi, vai ne? Tas ir kaut kas tāds, kas attiecas, piemēram, uz pirksta zīšanu, vai ne? Proti tas, ka mums nekas cits nav vajadzīgs. Cita būtu, mums nav nekāda krūts vajadzīga, ko zīst. Mēs zīšam paši savu īkšķi, vai ne? Kas rada mums tādu savu veidu neatkarības, drošības apziņu, vai ne? Tā kā arī cilvēkiem, kuriem, kā saka, īpašos mirkļos gribās aiziet uzpīpēt, ja, tāpēc, ka tas dod tādu drošības sajūtu, ja, ka mēs kaut ko zīžam, mums neko citu nevajag. Mēs gūstam baudu no kaut kāda tur tā puļķa, vai ne? Ko mēs turam mutē, vai ne? Un vienlaikus, protams, tas arī ir saistīts ar, kontaktu zaudēšanu ar realitāti. Citiem vārdiem sakot, te ir runa, un ar to mēs tad arī pabeigsim, te ir runa par to,
kultūras dažādus procesus ir iespējams skaidrot, izejot no cilvēka šīs psihoseksuālās attīstības. Ja? Vēlreiz uzsvarot divas lietas par to, ka tās ir runa par šīm divām fundamentālajām dziņām, otrām kārtām uzsvarot to, ko es jau jums tiku teicis, ka cilvēka seksualitāte ir kaut kas krietni sarežģītāks par vienkārši kopošanos. Ja? Tam ir zinām veida psihiska funkcija, tam ir savu veidu sabiedriska funkcija ārkārtīgi liela, vai ne? Un tieši tādēļ, caur visām šīm metaforām, morālām, anālām stadijām, autoerotismu, regresijām, fiksācijām un tam līdzīgām lietām, psihoanalīze skaidro arī cilvēku sabiedrības norises, ja? To, kādā veidā tāda konkrētā sabiedrība attīstās tieši raugoties no šīs atsevišķā cilvēka psihoseksuālās attīstības. Tālūk, kaut kādi jautājumi vai komentāri. Par narkotikām jūs lasīsiet. Autoerotisms tas ir vēlreiz, tas ir priekšstats par to, ka mēs varam iztikt bez partnera, teiksim tā, ka mēs paši esam tik pašpietiekami ar sevi, vai ne? Ka mēs tā sev patīkam, ja? Ka mēs varam iztikt bez partnera tieši tādā pašā veidā. Un tas tad, kā saka, tie procesi, neviens nekur neskrien, nekur nelec. Tie procesi ir pietiekoši dažādi. Tas ir, vēlreiz, daži veidi, kā cilvēki noteiktā sabiedrībā iemanās gūt baudu, vai ne? Vēl kaut kādi jautājumi. Kas ir? Es nezinu par astrālo ceļošanu, neko es zinu tikai to, ka, ja runa par narkotikām, tad par narkotikām jūs vēl lasīsiet arī par citādām tam līdzīgām lietām tajā Freida tekstiņā, kas jums tiek uzdots lasīšanai uz kādreiz aiznākamo jau testu, kur tiek runāts, kas tad ir kāpēc cilvēkiem ir šī nepieciešamība reiz pa reizei lietot kaut kādus apdullinošus līdzekļus. Acīm redzot, ka tas ir ļoti bieži vienīgais veids, kā viņi var justies labi. Ne? Ko jūs smejaties? Jums liekas, tas ir tas uzstādījums, ka patiesībā cilvēka dzīve nav rožu dārzs, un cilvēkiem ik pa mirklim ir nepieciešami kaut kādi palīgi līdzekļi, ar kuru palīdzību viņš var justies labi. Ja? Mazam bērnam arī dzīvīt nemaz nav tik viegli, viņam visu laiku jābļauj, un neviens viņu nesaprot un tā tālāk, bet viņam ir pirksts, ko zīst, piemēram. Tādā veidā viņš sev vienkārši sagādā patīkams izjūtas un jūtās neatkarīgs. Ja? Savukārt, kas attiecas uz narkotikām un alkoholu, tās ir, protams, viens no līdzekļiem, kā mēs izmainot savu organismu ķīmiju, varam vismaz uz kādu laiku justies tā, kā mēs gribam un dzīvot tā, kā mēs gribam. Tas, ka tas stāvoklis nav bezgalīgs, un tas, ka viņš ļoti ātri izraisa atkarību. Tāpēc, ka mēs pierodam pie tā, ka mēs īstenībā varam sevi šādā te veidā padarīt laimīgus. Tā, protams, ir šī procesa ēnas puse, bet šajā ziņā arī māksla ir un dažādi citi kultūras produkti patiesībā ir arī palīgi līdzekļi, kurus cilvēki ir izdomājuši tādēļ, lai varētu šajā skarbajā pasaulē justies labi, vai ne? Aiziet uz kādu skaistu teātri izrādi, paklausīties kaut kādu iedvesmojošu mūziku, piemēram, vai ne? Palasīt kādu grāmatu, kas mums liek iegrimt kaut kādās citā pasaulē, nevis tajā, kurā mēs reāli dzīvojam. Tas tie visi ir savu veidu, kā mēs teiktu, psiholoģiski palīgi līdzekļi, jeb kompensācijas mehānismi, ar kuriem mēs palīdzam sev justies labāk tajā pasaulē, kas īstenībā cilvēkam nemaz nav tik ārkārtīgi pretīm nākoša un nemaz tik draudzīga. Ir tā, ko? Ir pasaule draudzīga cilvēkam? Kas? Nē, es prasu, kā jums liekas no jūsu skatu punktu. Man nekādu citu skatu punktu nevajag. Labi, ok, viss, paldies, uz redzēšanos.